pēc atlases, kad mēs dzirdējām ar Nellu, radās ļoti, ļoti pozitīvs iespējas par viņu. Gan par to, kā viņa dzied, gan par to, kā viņa enerģija, kāda viņai nāk uz skatuves. Es domāju, ka arī kā solistei viņai šovakar ies ļoti labi, jo viņai ir visi dotumi, lai būtu, teiksim, par līderi un lai varētu noturēt to skatuves uzmanību arī viena pati bez aizmugurē, bez sastāvā. Viņai ir arī skaista balss un dažreiz pat ir tā, ka ar to skaisto balsi pat pietiek. Ar kārtas numuru 4 šovakar dziesmā Angel viņu izpilda Ornella. There you go again, running in my head, just like it was meant to be. Even though I can't clearly see your face, I can feel you here with me. Suddenly you whispered softly everything I wanted us to be. Baby, won't you stay just another day, as if you never went away. I want to find you in my dreams again tonight, my angel. Won't you stay? Sitting here alone, my lonely heart of stone. I wish that I could feel your touch, trembling inside. I feel and I can't hide. I can't take this anymore. The tears I cry for you is like standing in the rain, and all I want is just to see your face again. The one that said goodbye. Somebody tell me why. Oh, I want to wait. I want to find you in my dreams again tonight, my love, my home. You are my life, and I'll do anything to be with you today, my angel. Won't you stay? You never find the words, you know, to tell you how I feel for you, my love. I need you in my arms today, I want to find you in my dreams again tonight, my angel. Won't you stay? Paldies! Paldies, labvakar, Ornella. Paldies tev par priekšnesumu. Tev ir ļoti skaista balss. Paldies. Tiešām mums vajadzētu daudz vairāk tādus stabilus dziedātājus kā tu ar tik skaistu balsi. Man patīk tev dziedājums, jo tur ir arī visādas tādas etniskas lietas, krāsas. Man šķita, ka es personīgi tā arī neizbraucu līdzi tai dziesmai. Man likās bišķi, varbūt pa sarežģīti, tur mainās modulācija, tur vēl kaut kas, es tā arī beigās pazudu. Es klausījos tikai tajā tavā balsī. Tikai tavā balsī. Un es domāju, tu droši vari mierīgi vairāk pat šīs dziesmas ietveros izmantot savas priekšrocības etniskās krāsas parādīt. Jo tu esi eksotisks zieds uz šīs skatuves. Paldies. Paldies tev.
zini, lielā mērā tu šovakar esi šeit pateicoties ārzemju žūrijai, kas šo dziesmu novērtēja ļoti augstu. Un es ilgi domāju, kāpēc tas, ko tādu īpaši viņi šajā dziesmā ir atraduši. Bet es atcerējos, ka viņi klausījās ierakstu. Un ir visi kārtībā, ierakstā ir ļoti labi noproducēts, tev balss skan labi. Šovakar tu man nelīdz galam pārliecināji par to. Man bija sajūta, ka tev tādas mierīgākas dziesmas, bez tādiem lecieniem, bez tādām amplitūdām piestāvētu krietni vairāk. Šobrīd tas piedziedājums nāk kā tāds tipisks Eirovīzijas piedziedājums un sagrauj manas ilūzijas par to, ka šī dziesma varētu būt kaut kas īpašs. Bet es tev novēlu no visas sirds veiksmi, jo tu esi uz skatuves. Nu, faktiski mēs tev redzam kā solo izpildītāju pirmo reizi. Jā. Šī ir tev liela iespēja izmantot to turpmākajā savā karjerā. Lai tev veids. Paldies. Labvakar. Labvakar. Patīk tas, ka viena piepildīja visu skatuvi. Un dziesma Eirovīzijai ir piemērota balāde, tāpēc droši vien arī žūrija ir novērtējusi diezgan augstu dziesmu pašu, bet tam priekšnesumam ir jābūt ļoti, ļoti pārliecinošam, lai viņš nepazustu visā tajā putrā iekšā kā viena zivs. Bet es saku, un Kleita droši vien, es domāju, kā pakustēsies, kā būs, bet redz, pakustējies. Bija. Labvakar. Labvakar. Jūs vēl kaut ko gribējāt, Domkungs? Rogas kungs. Labvakar. Jā, jau atlasē pirmajā lielisks vokālos dotumus parādījāt, un šovakar es dzirdēju to pašu, es nebiju absolūti vīlies. Piedziedājums, starp citu, man atgādināja, ir tāda grupa Evanescence pasaulē. Slavena ļoti. Ņemot vērā, cik viņiem ir YouTube skatījumi, es domāju, ka jums ir neslikts iespējas, un es pieeju ārzemju žūrijai, tas piedziedājums atgādināja tieši šo grupu varbūt. Vismaz man tā bija. Jā. Un, tāpēc es vēlu jums veiksmi. Milzīgs paldies. Un mentalitāti varbūt vairāk dodiet ārā, jo jums jau iekšā ir drošāk. Jā, paldies. Paldies. Tajā brīdī, kad šovakar sāksies balsošana dziedātāju Orneli, jūs varēsiet atbalstīt gan mūsu mājaslapā supernova.lsm.lv, gan zvanot pa tālruņa numuri un liekot beigās 04. Ornela pat nodziedāja dziesmu Angel, un skatītāji mājās, cik es pamanīju dziesmas laikā, kā tev šķiet, par ko galvenokārt sociālajos tīklos rakstīja tavas dziesmas laikā? Oi, es pat nezinu. Visi ir novērtējuši tavu Kleitu, un jāteic, ka tavs apģērbs šodien izpelnījies. Es domāju, ka galvenokārt ļoti pozitīvs atsauksmes. Viens cilvēks, DJs Vento, ja nemaldos, nosauca šo par Nāriņas kāzu Kleitu. Kā tu pati interpretē savu tērpu šovakar? Tā Kleita parāda manas sajūtas par to, ko es dziedu, par mīlestību, par dvēseliskumu. Super. Tev ir izdevies savaldzināt skatītājs. Skatīsimies, kā tev ies ar balsošanu, jo pavisam drīz balsošana sāksies, bet vēl mums dažas dziesmas ir jānoklausās. Jau pavisam drīz mēs dzirdēsim.